Čau! Ritmā. Nu, mēs jau vairs nemākam. Mums ir jāatkārto mūsu prasmes, bet tas tāpēc, ka mēs ļoti ilgi pie jums bijām ciemos. Tagad jāsaka. Ekrānos. Jauna nedēļa, jauns video, bet tomēr jāsaka jauni 2 mēneši un jauns video. Jā. Atvainojamies. Kalendārs mums rāda, ka ir maijs, un tātad, kā mēs solījām, maijā mēs atsākam filmēt. Jā! Bet šodien nebūs baigi tāds izklaidējošs, kā saka, video saturs, bet es domāju, diezgan noderīgs, jo mēs šodien vēlamies, ceļš jauniešiem, jo mēs šodien vēlamies parunāt par kaut kādām ikdienišķajām problēmām, kuros rodas jautājumi. Ar ko mēs netiekam galā, vai mums ir, piemēram, tur neērti runāt ar saviem vecākiem vai tuvākajiem draugiem, skolotājiem. Tad es par cik jau šim visam esmu izgājis cauri, tāpēc es domāju, ka Karlīnai noteikti ir kaut kādi jautājumi, ko viņi varbūt labprāt vēlētos uzdot publiski, lai arī redzētu, ka mēs esam parasti cilvēki. Un mēs īstenībā arī jūs aicinātu, tad, kad jūs noskatīsieties video, komentāros uzrakstīt Instagramā, direktā. Jautājumus, kuri jums ir radušies un ar kuriem jūs netiekat galā, un jums ir neērti viņus pārunāt ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Kaut gan es domāju, ka labāk ir Instagramā direktā, jo kurš gan gribētu rakstīt apakšā video tādas lietas, kuras tu negribi apspriest. Īsmā jā, piekrītu. Bet ja jūs neesat Instagramā, tad jūs droši varat arī mums rakstīt YouTube'ā vēstulītes. Un mēs neizpildīsim jūsu vārdus, uzvārdus, nikus. Vienkārši šo jautājumu pacelsim un centīsimies atbildēt, jā. Klāmēs, ko man darīt, ja manā klasē un paralēli klasē meitenes vēd dažādas intrigas un mani tajā visā iesaista? Kādā ziņā tevi iesaista? Tevi apceļ, tevi aicina viņās piedalīties? Vispār ir tā, gan. Ko nozīmē intrigas? Kas tavā izpratnē ir intriga? Tam, ja jūs tās intrigas vērtit, vai ja tu esi, cietus tajās intrigās, kā jūs viņas saucat, vai viņas ir sliktas un kādam nodara reāli kaut kādus, pārdzīvojumus? Kā kuru reizi, principā. Brīžiem ir tā, ka viens otru apceļ un dažreiz gribas tā kā aizstāvēt, bet tad tu tā kā domā, ka, ja tu aizstāvēsi, tad tās pārējās tevi apsmies par to, ka tu aizstāvi to otru. Bet tev ir baigi svarīgs viņu viedoklis? Principā vispār kā kuru reizi. Man skolā bija, acīm redzot, līdzīga situācija, bet es kaut kā pratu no viņām izvairīties, jo es distancējos, ja man kaut kas nepatika vai es nejūtos tā, kā es vēlos, ja es nejūtos pati par sevi kā personība, kur es varēju izlemt, ko es gribu darīt un ko es negribu darīt, tad es sapratu, ka, diemžēl tās meitenes vai, visticamāk tās bija parasti meitenes, jo puiši kaut kādā Viņiem ir savas kaut kādas. Viņi never, viņi ir normāli cilvēciņi, bet ar tām meitenēm, jā, es vienkārši izdomāju, ja man viņas nepatīk un man nepatīk viņu uzskati, tad čau! Man ir pietiekami daudz citas iespējas, kur atrast draudzenes sabiedrotos, un tā arī īstenībā notika, jo te, kad es atceros, es pārgāju, es mācījos no sākuma vienā skolā, ārpus centra, tad es no 5. klases sāku mācīties centrā. Un, protams, es atnācu kā jauniņā, nevienu īsti nepazinu un sāku bāzēties pie konkrētām grupiņām. Un tad nomainīju kaut kādas 2 grupas, kamēr es beigās nokļuvu pie tām pēdējām meitenēm, ar ko es arī kaut kādas 3-4 gadus biju ļoti labas draudzenes. Tā kā es domāju, nevajag baidīties un
kādam pakļauties, jo tu nekad nezini, vai tev neatnāks uz skolu kādi jauni cilvēki klasē, vai tu pats nemainīsi skolas. Un gal galā, pēc 12. tu dodies tālāk un atkal tu satiec savā dzīvē kaut kāds jauns cilvēks. Tā kā esi personība, mēģini kaut kā paļauties uz sevi, nesako citiem, tas nav vajadzīgs. Un es domāju, ka ļoti labi ir, ja, piemēram, tās intrigas skar kādu cilvēku un tu redzi, ka viņam tiek darīts pāri. Tad vajag aizstāvēt. Jā, vajag aizstāvēt, un arī tās meitenes, kas dara pāri, sapratīs, ka viņas tomēr Pēc tam pašas nožēlos. varbūt nenožēlos, bet viņas sapratīs, ka viņa rīcība nav īsti pareiza un nav forši tā darīt. Jo pēc tam to, ko tu dari citam, tas pats atnāk arī tev. Jā, diemžēl tas tā notiek. Es pati esmu, tas nav ētikas likums, tas ir karma. Es pati esmu ar to saskārusies, arī es bērnībā, diemžēl, grēkoju. Un biju viena no sliktajām meitenēm. Bet man tas atnāca atpakaļ, un es ļoti par to pārdzīvoju. Un šobrīd, kad es esmu jau pieaugusi, es ļoti vēlētos to kaut kā, atgriezt laiku atpakaļ un mainīt. Jo es uzskatu, ka katrs cilvēks ir tik foršs cilvēks, un katrā var saskatīt kaut kādas, kaut ko labu, jā. Un katrs cilvēks tevi var papildināt. Tā kā neesi iedomīgs, draudzējies. Galvenais nesako akli kādam līdzi. Es pats par sevi un būs viss forši. Nebūs jāpārdzīvo. Kādreiz jau arī ir jāpārdzīvo, nevar. Jā, bet tas būs, tavs lēmums un nevis kāda cita lēmums. Jā, un principā skolā ir jābūt kaut kādām meitenēm, ko draudzēties, jo savādāk kā man 9 meitenes klasē. Tā. Jā, bet īstenībā arī ar džekiem forši draudzēties. Un es pat ieteiktu, varbūt, ja jums nesaskan ar meitenēm, nepārdzīvojiet, draudzējieties ar puišiem, jo ir meitenes, kas labāk kontaktu var uzturēt tieši puišu sabiedrībā. Jā, es pat dažreiz tā. Jā, jo man liekas, Karolīna ir diezgan liels tips, tas tips, kas ar puišiem labāk, kam ar puišiem labāk saskan nekā ar meitenēm. Vispār kā kuru reizi. Jā, bet par to nav jāpārdzīvo, tā kā tas ir normāli. Es domāju, ka diezgan daudzām šis jautājums bija aktuāls. Jā, man visu laiku dzīvē tas mocīja. Kā? Lūk, un ja jums tiešām ir vēl kādi jautājumi, tad sūtat Instagram direktā, vai arī, ja nav, YouTube var atsūtīt vēstules. Jā. Lūk. Tā kā tas bija tāds, nevis tāds garais video, bet tāds īsais, noderīgais. Personīgāks, es domāju. Viss dzīve nevar būt viens liels rožu lauks. Visiem ir problēmas. Nav viens tāds baltais jēriņš. Tiekamies nākamajā video. Jā. Čau! Jā. Čau! Čau!